Ieraksts ir iesākts. Labvakar, meitenes, kad mēs tādā skaistā laikā, kad sākas visi darbi, un mēs esam tomēr sanākuši, tad šodien runāsim tieši par skaistām lietām, dabas lietām, kādi mums arī, protams, mūsu kompānijai viss ir dabīgs, bet tieši ar ziediem un tieši ar tātad bitītes darbiem. Tātad šodien runāsim par diviem, par ziedputekšņiem un par perūpieniņu. Tad ziedputekšņi mums ir tātad kods 2035 un 60 tabletēs. Tabletes mums ir un divās tabletēs ir 1000 mg. Ļoti, ļoti koncentrēts. Ja, tātad 500 mg vienā tabletē. Jā, bišķiņu atkāpīt par to, kas ir ziedputekšņi, mēs jau daudz ko zinām, un arī mums ir Latvijā un visā pasaulē ir mums bites, un mums ir arī ziedputekšņi, arī tāpat perūpienu mēs paši lietojam, kādu mums tur viņš ir. Jā, bet mums ir starpība tā, kad atkal atkārtošos, protams, ka mūsu kompānija ir tā, kas attīra un sakārto šos ziedputekšņus un perūpieniņu. Tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta, jo tālāk stāstot jūs sapratīsiet, kāpēc, jo arī ziedputekšņi paši par sevi, jo tas ir arī bišu barība, jā, un to, ko viņi ar ķepiņām mums atnes un izveido, viņi paņem no dabas, tātad no katra ziediņa, jā, ko mēs aputiksnējam, tie ir ziedputekšņi, kā zinat, un arī šajā ziedputeksnī var būt visādas vielas un visādas sliktas lietas, kā, piemēram, metāli, kā pat ir atrasts, kad ir zelts ir bijis un varš ir bijis, jā, ziedputekšņos, un ja mēs tādus dabīgus neattīrītus dzeram iekšā, jo mēs, diemžēl, mums nav tādas attīrīšanas dabā, ja, kā vajadzētu būt, un lai mūsu organisms nekaitētu, mums nebūtu atkal slikti, lai mēs varam ilgstoši šo te produktu lietot. Ja, tāpēc arī mūsu zinātņu akadēmija, mūsu fabrikās ir tas, kad mūs attīra no kaitīgām vielām. Un ziedputekšņos ir pat pierādīts to, kad ir arī parazīti iekšā. Un arī šie te parazīti ir attīrīti, jo mums nevajag liekus parazītus organismā, jā, izņemt ārā un atstātas tikai tās vielas, kas ir ļoti, ļoti veselīgas un kādas viņas tad tur ir. Tātad ziedputekšņos ir ļoti bagāta kompozīcija iekšā, ļoti derīgas un īpašas vajadzīgas vielas, vairāk kā 250. Vitamīnu komplekss ir ļoti, ļoti plašs, tātad visi B vitamīni, kā jau zinat, mums ir atsevišķi B, bet arī šajā ziedputekšņu tabletē mums ir ļoti pamatīgs B vitamīnu komplekss, kuru mēs varam atkal izmantot, ja nav mums B vitamīnu atsevišķi kā tādu mēs nedzeram. Tad varam izmantot arī ziedputekšņus, ja ir vajadzīga šī te B vitamīna organismu papildināšana. Tad, protams, ir C vitamīns, E ļoti lielā, plašā klāstā ir E vitamīns, arī D vitamīns, H un P vitamīns, ja, kurš ir vajadzīgs mūsu asinsvadiem. 22 aminoskābes. Pats galvenais ir tas, ka ir alanīns un glicīns. Un ir lizīns, ja, kurš ļoti strādā ar smadzeņu apvalku. Dabīgais hormons pats par sevi kā tāds, ja, jo organiskās taukskābes ir, minerāla vielas ir dzels, un dzels ir ļoti vajadzīgs tiešām. Un dzels mūsu organismā, kā jau zinām, mums palīdz gremošanas sistēmai un arī ļoti palīdz tieši sarkano asins šūnu ražošanai un skābekļu piegādēji. Ja, tad, ja ir dzels pa maz, tad mums šūniņā ir arī skābeklis pa maz.
Tātad, ja ir tāda vajadzība, tad ir arī, ja ir viņš par mastas dzels, tad mēs varam izmantot šos te ziedputekšņus. Tātad jods ir kobalts, kālijs, magnijs, cinks, fosfors, mangāns, varš, kroms, glikoze un fruktoze, karotinīdi. Man fonā dzied sunīts. Ies ārā. Uzturvielu satura ziņā ziedu putekšņi ir daudz bagātāki nekā pats medus. Tas satur no 7 līdz 30% obaltumvielu. Tātad ļoti liels, bagāts obaltuma produkts, kam ir vajadzīgi obaltumvielas. Jā, mums jau vispār ir vajadzīgs kā tādas, jā, un papildināt mūsu organismu, bet arī tieši ziedputekšņi ir šo te obaltumvielu ātrāk pacēlums, jā, un ātrāk mūsu organismā uzsūcās. Aminoskābes ziedu putekšņos veido līdz 13%, kas ir 5-7 reizes vairāk nekā tiem bagātajos pārtikas produktos. Mēs nevaram aminoskābes, diemžēl, kā jau mēs esam runājuši, ka nevaram tik daudz apēst, cik ir vajadzīgs, jā, tad arī šo te izmantošanu mēs varam izmantot ziedputekšņu. 10 no tiem organismā neražojas, jo tie katru dienu jāiegūst ar pārtiku. Tad ir tādas aminoskābes, ja, kuras mums ir vajadzīgas katru dienu, bet mums viņas paši organismā neveido. Ir jāpēd, bet mēs viņas neapēdam. Ja, un tā tad ir automātiski mums ir trūkums un neveidojas atkal organismā kāda sistēma. Ir ļoti ziedputekšņiem ir kā antibaktērijas, izlabo organismu garīgo un neelastatīgo stāvokli, uzlabo organismu vispārējo stāvokli. Ziedputekšņi labvēlīgi ietekmē augšanu, ārstē novājinātos bērnus. Tātad arī bērniem ziedputekšņi ir jādod. Šo te mums ir sevišķi tablešu veidā, jā, mēs varam kaut vai mazam bērniņam mazākiem līdz 7 gadi. Mēs varam pusīti dot, jā, lai būtu stiprāk un lai normalizētu tieši augšanas pakāpi, jo ļoti daudz bērni mums neattīstās tā, cik daudz, cik viņu vecumā vajadzīgs. Tad šeit ir tādas aminoskābes un tāds komplekss iekšā, kas palīdz tieši normalizēt šo te augšanas procesu, lai mums nav kauliņi aug, ja, bet, piemēram, orgāni vai muskuļi vai kādas sistēmas mums atpaliek attīstībā un neaug līdz šim te jābūt vienmērīgam attīstībai, ja, bērnam. Un arī novājinātiem bērniem, kuri nesaņem pietiekam daudz pārtikas, pietiekam daudz vielas organismā, kuras nevar vai visādi ir varianti, ja, kāpēc tas bērns ir novājināts. Vai nu slimības dēļ, vai nu ar tiešām pārtikas dēļ, kurš ļoti maz. Ir sevišķi tagad bērni ir iesākuši, vecāki dod tikai dārzeņus, ja, nedod citas vielas iekšā, un kuras nepietiek aminoskābes un mikroelementi nepietiek organisma attīstībai. Bērniem nevar neko tādu darīt. Pieaugušais, tad tu vari tur eksperimentēt uz sevi, kā tu gribi, bet bērnu attīstības līmenī līdz 18 gadiem nevajadzētu to darīt, bet diemžēl to dara. Jā, tad var arī šo te izmantot tieši, lai būtu papildināšana mūsu organismā un normalizēšana šī te augšanas sistēmai. Ziedputekšņiem piemīt holestēniskas, diurētiskās un radioaizsardzības un pretaudzēju īpašības. Tātad, ja ir kaitīgas vielas, kuras, piemēram, cilvēkam, kurš strādā kaitīgā vidē, jā, vai arī pats par sevi mums kaut kad vienreiz gadā tomēr vajadzētu ziedputekšņus, kā es saku, apēst, jā, vai ar kādu laiciņu tiešām palietot, jo mēs jau radiāciju visādu saņemam šobrīd, jā, gan no gaisa, gan no saules, gan no visām vietām, un arī ēdienā mums ir, jā, tad šie ziedputekšņi būs tie, kas izdalīs ārā, ātrāk izvadīs no organismu šīs te radioaktīvās vielas, jā, kuras aizsargās. Tā kā arī, protams, ir tātad līdz ar to arī pretaudzēju īpašībās, jā, tātad pretaudzējiem, pret vēža šūnām arī ziedputekšņi ļoti, ļoti labi palīdz. Palīdz arī, protams,
tātad vīriešu veselībai, prostatītam, jā, tā palielina sarkano asins šūnu un balto asins šūnu un hemoglobīnu skaitu asinīs. Tātad normalizē asins trūklu, normalizē ziedputekšņus, normalizē, lai nav biezas asins. Tikai vienīgais ir jābūt uzmanīgam, ja ir ļoti šķidras asinis, jo viņš vēl drusku tā kā pašķidrina. Ja ir tāda tieksme nesarecēt, vai ir daudziem cilvēkiem tāda, ja, tad šo te produktu, tā drusku uzmanīgi, ja, varbūt tās ne pa divām, bet varbūt arī pa vienai vai pa pusītei mēs tomēr varam sev papildināt, vai arī skatāmies, kā mums pašiem ir. Tātad ziedputekšņi stimulē bojāto audu un tā skaitā aknu audu augšanas un atjaunošanas audi, kas noved pie aknu darbības atjaunošanas. Tātad vienā vārdā sakot, atjauno un normalizē aknu šūnas. Ja it sevišķi šobrīd tomēr viņu vajadzētu, lai normalizētu šo te aknu atjaunošanu, lai palīdzētu aknu funkcijai līdz vasarai, vēl nav vasara iestājusies, ja? Kad pāries uz sirdsdarbībām, tad aknu darbībai šobrīd ir vajadzīgs, lai attīrītu un izvadītu no organismu viss un attīrītu asinis, ja, ir vajadzīgi aknei būt stiprai un aknu šūnām ir jāatjaunojas. Tad ziedputekšnis arī viens no tiem, kas palīdzēs un atjaunos aknu šūnas. Tātad ziedputekšņi regulē arī zarnu darbību pats par sevi, tātad normalizē, lai izvadītu parazītus un sašķeltu taukus. Ziedputekšņus un aizkavē mikroorganismu augšanu, tātad sēnīšu augšanu, parazītu augšanu, ja, tātad viss tas, kas nav vajadzīgs mūsu organismā, kas ir, bet nav vajadzīgs, lai viņš attīstās, tātad ziedputekšnis būs tas, kas to kavēs un sakārtos, ja. Ziedputekšņi arī ļoti, tātad jāskārtojās zarnu darbību sakārto un palīdz, tātad arī būs tas, kas sašķels taukus, un ziedputekšņus var arī izmantot pie tievēšanas, jo ziedputekšnis arī ir tas, kurš palīdz un sakārto tieši visu gremošanas sistēmu, ja, palīdz šai te sistēmai, šīm te šūnām, gremošanas šūnām un visu šūnu līmenī, viss tas tur normalizējas. Daudz ir šķiedrvielas, ja, un ir ļoti daudz fanolīti un probiotikas. Ziedputekšnī pašā iekšā ir arī probiotikas. Tātad līdz ar to, tāpēc arī sakārtojas zarnu darbība, ja. Tātad, un ziedputekšņus lieto arī pie aizcietējumiem, ļoti labi palīdz zarnu, tātad visām zarnu problēmām, ja, disbakteriozē, ja, pie kolītiem, ja, arī var ziedputekšņus lietot un arī to sakārtošanai. Ziedputekšņus arī normalizē nervu sistēmu, endokrīno sistēmu, aizkavē aizkuņa dziedzera šūnu insulīna sekrācijas procesu. Tātad diabētiķi var lietot, ja, un pie diabētiķiem ir, jo šie te aizkuņa dziedzera šūnu darbību normalizē, ja, tad līdz ar to insulīns normalizēsies un nebūs paaugstināts tātad holesterīns. Un arī ziedputekšņi tieši pie cukurdiabēta ārstēšanas, tātad, jo viņš pazeminās holesterīnu. Ziedputekšņi samazina asinīs holesterīnu, ja, un tātad līdz ar to antisklerozes īpašībām. Tātad, ja viņš dod mums skābekli, normalizē skābekli, jo dzels tur ir diezgan lielā daudzumā. Ja skābeklis dodās mūsu šūnām, tad arī būs palīdzība un profilaks antisklerozei. Normalizē un palīdz asins recēšanas samazināšanu. Tad tiem, kam ir šķidras asins, jeb balto ķermenīšu par daudz, jeb neredz asins vienā vārdā sakot, tad ziedputekšņi ir tie, kas palīdzēs šo procesu sakārtot. Ja? Arī ļoti spēcīgs ir tieši pie sirds slimību ārstēšanai, jo ziedputekšņi dod
ļoti spēcīgu spēku organismā pats par sevi, ja, un pazemina asinsspiedienu. Ja, līdz ar to, ja holesterīns ir zemē, pulss normalizējas, un mums pazemināsies asinsspiediens. Ļoti spēcīgs ziedputekšņi ir paši kā tāds, dod spēku organismam kā tādam, ja, kad ir novājināts ļoti pēc operācijām, ja, tā tad arī, kad ir daudz darba, ja, un mēs nevaram dabūt spēku, tādu varam, bet nelietojam vakarā gan, ja, jo vakarā viņš dos enerģiju, un vakarā ne, bet pa dienu no rīta un līdz 5:00, tad pēc vakariņas sēšanas laikā mūsējā to mēs vēl varam dzert viņu, bet vakarā ne, jo tad mēs neaizmigsim. Pieaugušajiem tātad viena tablete 2 reizes dienā, ja, protams, mums ir ļoti daudz ūdens, ja viņi ir atkal viens no tiem, kas uzbriest, ja, un lai viņa kārtojās un lai uzsūcās, tad jābūt šķidrumam. Ja, un ļoti, ļoti iesaku tiešām domāt un paskatīties, kad nedzeram 2, 3, 4, ja, jo pārējos mēs daudz produktus varam tā darīt, bet ar ziedputekšņiem tas ir tikai profilaksei, ja, un ziedputekšņi ir spēka iegūšanai. Faktiski tāds ļoti stiprs barotājs, arī viens no, ja, kā mums ir maringa ļoti spēcīga, kā mums ir spirulīna barošanā, ja, tā arī šo te ziedputekšņus mēs varam izmantot par organismu barošanu. Un tad mums ir bišķi mātes pieniņš, ja, kā tātad ir 30 tabletes, tātad mēs pa vienai tabletei tātad dzeram tikai un 1 reizi dienā, kā jau zinām, ja, ka cik mums ir buņģiņās un kastītēs, cik mums ir iekšā iepakojums. Tad tā mēs automātiski, jo katra iepakojums mums ir domāts uz 1 mēnesi, ja, atceramies. Tātad, ja šeit ir 30 tabletes, tad mums tātad tikai pa vienai. Un bišu Peru pieniņš sastāv no 400 bioloģiski aktīvos sastāvdaļu, tad vēl spēcīgāks par ziedputekšņiem, ja, bet drusku savādāk sistēma un daudz ko savādāk viņš mums palīdz vēl stiprākā tātad vajadzībā. Attiecībās starp tām ir pārsteidžos harmonijas. Tie visi mikroelementi un aktīvās sastāvdaļas ir tā salikts tā, kad viņš viens otru papildina. Cilvēkiem aminoskābes ir ļoti daudz ir iekšā, jā, tāpat kā ziedputekšņos, tur arī lizīns mums ir, tātad aspargīns, kurš ir vajadzīgs mūsu gļotādām un mūsu skrimšļiem, atrodas visaugstākā koncentrēšanā. Peru pieniņš ir vēl augstāks un stiprāks par ziedputekšņiem no bišu saimes produktiem, ja. Tātad ļoti, ļoti bagātīgs dzīvnieku produkts, ko mēs no dzīvniekiem vienīgo, ko mēs izmantojam, un zivis, kā mēs zinām, ja, izmantojam mēs no dzīvniekiem, ko vēl tātad no vistām kolagēnu, no gotiņām, no teļiem mēs izmantojam arī kolagēnu, ja. 1., 2., 3. kolagēns arī ir no dzīvniekiem, bet ne no cūkām. No cūkas mēs neko no tā nelietojam, ja, jo tas ir izvilkts tikai tādas vielas, kuras ir, bet pārējo mēs visu no dzīvniekiem nelietojam. Bitītes mēs izmantojam, arī, kā zinām, mums ir propolis, ja, arī no bitītēm, un arī šis te bišmāts piens. Ļoti bagātīgs, ir vēl spēcīgāks par pašu pienu, par gaļām, par olām, ja, ko mēs lietojam, kas mums ir jālieto olbaltumu, tātad barošana, ja. Peru pieniņš ir vēl stiprāks, un viņš ir šūnu struktūrā. Tandriņ mīļā nospied podziņu. Aminoskābes ir ļoti daudzā sastāvā, tātad cisteīns, arginīns, lizīns, lecitīns, ja, kurš ir vajadzīgs. Gama globulīns, kurš ir mūsu asinsvadiem vajadzīgs.
želantīns mums ir vajadzīgs. Jā, jo arī želantīns ir viens no kolagēna paveidiem, kur mēs varam izmantot, lai mums ir, Peru pieniņu dzerot, mēs arī papildinām. Ļoti cinks un mangāns. Meitenes mīļās, lūdzu, izslēdzam mikrofonu. Es nerunāšu. Paldies. Cinks, mangāns, kobalts, dzels, alumīnijs, chroms, bismuts un dzīvsudrabs. Arī šādas vielas mums ir vajadzīgas organismā, jo mums arī no katra metāla mums ir vajadzīgs. Mums ir viss, jo mūsu organisms arī sastāv no elektrolītiem un mūsu elektrības, kā es saku. Tad arī šīs te vielas ir vajadzīgas mūsu organismā, un Peru pieniņā viņš ir arsens, kālijs, fosfors, nātrijs, varš un daudz citi. Ļoti tātad 100 nosaukumi, kurš ir viens no aminoskābēm. Ja, tātad 100 aminoskābes ir Peru pieniņā. Ogļu hidrāti, glikoze, fruktoze, savahoze un maltoze. Ja, tātad arī ļoti svarīgi fermenti. Fermenti paši kā tādi, tātad fosforāze viens no glikozīdāze, ja, kura ir vajadzīga mūsu organismā, un Peru pieniņā tur viņš ir. Peru pieniņā ir ļoti dabīgās antibiotikas. Tātad Peru piens ir viens no tā produkts, kurš ir, var izmantot kā antibiotiku. Ja? Tātad kā mūsu reiši arī, ja, ko mēs izlietojam kā antibiotiku, tā arī Peru pieniņu mēs varam izmantot, ja ir iekaisumi, ja, tātad vai kādas sāpes, starp citu Peru pieniņš ļoti palīdz. Uzlabo, ietekmē cilvēku veselību augstākā mērā. Tātad ļoti stiprs arī ir tieši veselības paaugstināšana, aizsarg materiāls organismam. Aptuveni 5% ir neizpētīti komponenti, kas ir Peru pieniņā, kur vēl joprojām nevar atrast un nevar saprast, bet viņi ir tāda sistēma, kura veido, atjauno šūnu struktūru. Tātad pat šūniņa organismā mums lietojot Peru pieniņu palīdz šūniņai nostiprināties. Tātad šūnas apvalkam viņi palīdz. Zinātnieki vēl jau noskaidro visus noslēpumus, bet nevar joprojām izpētīt, jo tiešām ir tādas vielas, kur nevar saprast, kas ir, kur vēl nav atrisinājuši vēl šo baldienu, jo bišu attīstība jau ir senā pagātnē, kā zinat, ja? Bet zinātnieki vēl joprojām visu tieši Peru pieniņu nav izpētījuši, bet ir tas, kad ir ļoti spēcīgs Peru pieniņš ir pret vīrusam. Pret vīrusiem, pret mikrobiem, pret iekaisumiem, imūnstimulējošs, tonizējošs, atjaunojošs. Spermatoloģisks, vazitoloģisks, atjaunojošs, spazmatoloģisks īpašības, tātad noņem spazmas, ja ir vajadzīgs organismā, ja tādas ir, tad arī Peru pieniņš to produkts ir ļoti izmantots ļoti daudz slimību ārstēšanā. Tiešām ir pierādīts, kad atjauno visu cilvēku orgānus un sistēmas. Tieši pie atjaunošanas. Nervu sistēmai. Palielina izturību pret stresu, stimulē šūnu augšanu un dalīšanos. Muguru smadzenes, tātad galvas smadzenes pātrina glikozes uzņemšanu, ja, jo ir vajadzīga glikoze sevišķi maziem bērniem, ja, tāpēc ar mums ir otrs produkts kāds, mums ir kakao mūsu šokolāde. Tā ir arī glikozes uzņemšana, ja, plus vēl tur ir D vitamīns, kā zinat, un arī mūsu tātad omega, ja, kurš vēl vairāk smadzina un tieši glikozes uzņemšanai. Jo glikoze ir tā, kas mums normalizē mūsu asinsvadus, normalizē mūsu tieši šūnu līmenī, ja, mums ir vajadzīgs. Nervu galiem mums ir vajadzīga glikoze. Tātad, lai normalizētu, jo arī ļoti Peru pieniņš ir tieši arī tātad atstiņām, redzes nerviem palīdz un palīdz ļoti atmiņai. Tātad, lai nav Alzheimera, lai mūsu smadzenes attīstītos,
jā, visiem pilnīgi no dzimšanas līdz kapa malai. Es teiktu to, ka ir jādomā par to. Mums ir ļoti daudz produktu, kā zinām, ja, kas lai smadzenes, bet Peru piens arī būs tas viens no tiem, kas arī ļoti spēcīgi un ātri to darīs. Atvieglos apstākļus bezmiegam, psihozei, depresijai, pie alkoholisma, šizofrēnijai, epilepsijai, neirozei un migrēnai. Sirds asinsvadu sistēma novērš veģetatīvo asinsvadu distoniju, hormonalizē un normalizē asinsspiedienu, tātad pazemina vai atkal paaugstina. Tieši Peru piens ir tas, kurš šo normu izstrādā. Ja? Pie metabolismu tātad veicina ķermeņa detoksikāciju, attīra, palīdz attīrīt, izdalīt metālus un sāļus no organisma. Tāpat kā tātad ziedputekšņi, tā arī Peru piens ir tas, kas attīra no radiācijas. Ja? Tad viss no kaitīgām vielām izvedat no šūnu līmenī. Palīdz pātrina šūnu dalīšanos un audu atjaunošanos. Ļauj pagarināt jaunību, ilgāku laiku saglabāt ādu, nagu un matu skaistumu. Ja? Tad, jo attīrot un normalizējot un dodot glikozi ir vajadzīga mūsu, arī un karotīns, ja mums ir vajadzīgs mūsu nagiem, matiem, ja visu mūsu cietajai virsmai. Tad arī, protams, kuņģu zarnu traktu orgāns stimulē kuņģu sulas sekrēciju. Tad tas arī viens ļoti no svarīgākiem arī procesiem, ja, lai nav skābe, lai mēs nebūtu pārāk skābi organismā, tad Peru pienu lietojot, mēs varam normalizēt šo te skābi organismā. Un arī sulas sekrēciju, lai pietiekamā daudzumā sula izveidotos, lai sašķeltu barību. Ja viņi ir par maz, ja, tad arī nesašķeļās barība. Peru piens to palīdz. Uzlabo un pātrina tātad barības uzņemšanu, vielas no pārtikas palīdz uzsūkties, ja, jo viņš sakārto arī tātad kuņģu zarnu traktu. Gremošana normalizē, novērš hroniskus traucējumus. Tātad pie kuņģu čūlām, pieņemsim, ja, arī Peru piens ir ļoti tāds efektīvs, kurš nav kaitīgs, bet palīdz kuņģu čūlai vai kuņģu iekaisumiem vai aizkuņģu ziedzerim, pieņemsim, ja, arī tam ļoti efektīvs ir tiešām palīdz un normalizē. Tātad Peru piens arī ir gremošanas trakta slimībām, gastrītam, kuņģu čūlai, kā es teicu, jā, meteorismam, pie caurejām, pie grēmām, arī pie aizcietējumiem Peru pienu var normalizēt, aknu cirozei, jā, un holiterizācijai, tātad, un pie hepatīta, jo arī hepatīts šobrīd jau ir izplatīts diezgan lielā mērā, un tātad, lai tas nebūtu, jā, tātad mēs varam šo te palietot. Endokrīnā sistēmai normalizē, hormonālo līmeni stimulē, adekvātu ražošanu, virsnieru, garozes un vairogdziedzeru hormoniem, uzlabo reproduktīvo funkciju. Tātad sievietēm mums ir it sevišķi vajadzīgs sakārtot, kā jau mēs esam runājuši, virsnieru darbību un vairogdziedzeru hormonus. Necik daudz vīriešiem, bet mums sievietēm vairāk to vajag normalizācijai, jo līdz ar to arī Peru pienu mums būs pie karstajiem viļņiem, pie menopauzes, mēs varam šo te palīdzēt. Novērš autoimūnoslimību, cukurdiabēts, sarkanās vilkēde, psoriāze, egzēme, multipla skleroze. Tātad pie psoriāzes un egzēmes, kā zinām, mums ir daudz produktu, jā, ko mēs varam, bet iekšīgi arī šo te varam klāt vēl būs ātrāk rezultāti, jo, kā zinām, ne tikai ārā jāsmērē, bet arī ir iekšā jādzer, jā, lai normalizētu un tātad sakārtot šo slimību, lai it sevišķi pie psoriāzes. Arī tāpat pie egzēmas ļoti vajadzīga arī iekšējā attīrīšana. Pie skeleta muskultūras atvieglo locītavu iekaisumus, smagi ievainojumi, kad ir kaulu bojājumi, tātad osteohondrozes, podagras, pie podagras ļoti labi, ir rezultāti tiešām osteoporozei,
vecumu saistīties skeleta ģenerācijas, tātad traumas, lūzumi, sasitumi, sastiepumi pie artrītiem, pie radikulītiem, ja, arī Peru pienu mums tieši šo te muskuļu normalizāciju. Reproduktīvā sistēma tātad palīdz tikt galā ar akūtām hroniskā slimībām, palīdzina auglības un dzimuma aktivitātes periodu. Viens no tiem produktiem atkal, kuru var un vajadzētu dot māmiņām, ja, sevišķi līdz 1. trimestrim, jo tad viņš sakārto, sabalansē un kad attīstās nervu sistēma. Ja, jo par to jau mēs esam runājuši, ja, bet arī Peru piens ir tas, kas palīdzēs tieši normalizēt nervu sistēmu gan māmiņai, gan arī bērnu attīstībai, jo līdz 3. mēnesī mums veidojas nervu sistēma. Kā viss tur būs, tā viņš arī tur tālāk, tas bērniņš tur attīstīsies. Ja, un tā viņš arī dzīvos pa dzīvi. Ja viņam pietrūks kāda vieliņa, tad Peru piens ir arī tas, kurš dod tos mikroelementus, dod to spēku šai nervu sistēmai. Atvieglo arī pie menstruācijas, atvieglo grūtniecības gaitu, arī Peru pienu var dot, kad ir pēdējais 3 mēneši, kad jau pirms dzemdībām, lai būtu māmiņai spēks, jā, lai tieši spēka ziņā, tāpat arī ziedputekšņi, starp citu, bet ar ziedputekšņiem ir tā grūtāk, jo ja tur ar asinsvadiem varbūt ir problēmas, tad tur tā ne, bet Peru pieniņu, viņš tāds neitrāls un mēs viņu varam arī dot tajā pēdējā mēnesī. Un palīdz Peru piens arī tad, kad sieviete baro ar krūti, jā, palīdz laktācijai, tad vairo tieši piena izstrādi un palīdz arī dod lielāku spēku. Un vīriešiem arī un sievietēm pie neauglībām. Sieviešu intīmās problēmas tātad normalizē stabilu ciklu, sāpīgās menstruācijas, tātad arī, kā es teicu, pie neauglības, vai lai nebūtu spontāna aborta, jā, lai nostiprinātos tieši ar muskuļiem strādā. Vienalga, kādiem mūsu organismā ir vis daudz muskuļi, ja, kā zinām, iekšējie, ārējie, ja, tā arī ir arī tātad pie, lai nebūtu spontāns aborts, tātad jābūt ir stiprai dzemdei, stiprai muskultūrai, sakārtotai, gļotādai, ja, visu to dara un palīdz arī Peru piens, tad arī var pirms grūtniecības, ja, un grūtniecības laikā. Lai nav toksikoze, noņemt šo te, kā es saku, vemšanas periodu, ja, tad citiem ir, citiem nav, citām ir, citām nav, bet tad, kad ir, tad Peru piens, viņš noņem šo te sliktumu. Pie menopauzes, ja, pie laktācijas trūkuma, iekaisums slimības, pie visiem iekaisumiem, ir sevišķi pie polīpiem, endometrozēm, ja, ir ļoti labi tiešām Peru piens palīdz. Un arī, protams, vīriešu problēmas, tātad prostatīts, prostats adenoma, ja, kad jau veidojas vēža šūns, ja, jau arī pašā sākumā jāzina, jo vīriešiem ir diezgan grūti, jo vīriešu tieši šī te adenoma uzreiz tā neparādās, tad, ka jau ir jau kaut kāds liela jau iet uz 2. un 3. līmeni, tad mēs tikai to saprotam, jo prostatīts jau sākās jau tad, kad ir, ne tikai tad, kad jau sāka pa naktīm staigāt, urinēt vai sāk sāpēt kaut kas, jā, bet tas jau ir pirms ātrāk, tad Peru pienu padzerot, mēs to varam neutralizēt, lai tas tā nebūtu. Un, protams, arī pie impotences, jo Peru piens ir tas, kurš atjauno tātad asins strūklu ar kapilāriem ļoti efektīgi strādā. Kapilārā sistēma vīriešiem tas ir ļoti svarīgi. Tieši kapilārā sistēma. Un tad līdz ar to arī būs imūnsistēma paaugstināta, ja tad dod spēku, izturību organismam,
Pie rehabilitācijas, ja, kad arī, kā es teicu, arī pie ziedputekšņiem, tā arī perūpiens ir tas, kas dod spēku tiešām arī ļoti grūtā brīdī, ja, kad pēc operācijām, pēc slimībām smagām, ja, ka mēs esam arī kaut vai ar to pašu gripu saslimuši, bet mēs ilgi esam novājināti, ja, tad arī šie te abi divi produkti mums ir tas, kurš palīdzēs paaugstinās ātrāk dos normalizēs un sakārtos imuns, pacels ātri augšā veselību. Un arī neutralizēs kaitīgo ietekmi no citiem apkārtējām vidas. Elpošanas orgāniem pātrina atgūšanos vīrusiem, sēnītēm, baktērijām, pierīklis pie trahejas bronhu plaušu slimībām, galā grūtībām, hroniskām slimībām, kā asma un tuberkuloze. Perūpienu var pat ilgāku laiku padot, jā, tieši pie asmas ir pierādīts to, ka perūpieniņš ļoti labi noņem šīs te asmas spazmas. Pie acu slimībām tātad, tad, kad ir neskaidra redze, jā, kad tā citreiz ir tā kā migla priekšā vai sāk tur kaut kādas strīpiņas parādīties, jā, tad arī jau ir profilaks ar perūpienu, mēs varam jau sākt. Protams, pie glaukomas, kataraktas, konjuktivīte, ja, pie asara kanāliem slimībām, tad mēs varam arī, un viņš arī palīdzēs, un blofarīts, ja, tad šo te gļotādu iekaisumiem. Pie asins slimībām, tātad tad, kad ir dzels deficīts, jo šeit perūpienā arī ļoti daudz ir dzels, tāpat kā ziedputekšņos, pie asins slimībām abus divus var lietot, jā, jo viņš normalizēs atteci, lipīdu un sāls līdzsvaru. Tieši šo te līdzsvaru, jo jābūt sālī organismā ir jābūt, bet nedaudz, bet viņam šo te normalizāciju, jā, un perūpiens būs tas, kurš palīdzēs. Elpošanas sistēma iekaisumam, tātad pie riņītiem, sinusītiem, laringītiem, faringītiem, ja, tad arī tur pie elpošanas sistēmām, jo tas arī ir saistīts ar asins slimībām, tātad ar asins atteci, ja, tāpat kā pneimonija ir arī asins attece, un, protams, arī pie mutes dobuma bojājumiem, tātad pie stomatītiem var pasūkāt šo te, tāpat kā ziedputekšņa tablete nav viņa jārī, bet mēs varam viņu sakožļāt, mēs viņu varam paturēt mutē, mēs viņu varam saspīst, salikt kā piemēram, kompresi uz smaganām, ja ir vajadzība, ja. Mēs visādi šo te produktu varam izmantot, gan vienu, gan otru, un arī būs labāka, ātrāka iedarbība. Pie stomatītiem ļoti labi strādā. Jā, un arī, protams, pie neskaidras redzes, jā, par to jau mēs runājām. Tātad, un pie nieru rīnceļu patoloģijām. Tā arī ir viena no tām tātad sistēmām, ja, kura mums ir, jau mums strādā, bet viņa perūpiens ir tas, kurš normalizēs un palīdzēs tieši pie nieru mazspējas. Tad, kad ir nieru mazspēja, ļoti labi perūpiens strādā. Pie hroniskā pilonefrīta. Es pat personīgi ar tādu slimoju un ar perūpienu es izmēģinājusi, un ir tiešām ļoti labs palīglīdzeklis, viens no palīglīdzekļiem, kas normalizē tieši nieru, šo te nieru bļodiņu iekaisumu noņemšanai. Tad, kad viņš izveda smiltis, viņš izveda akmeņus, ļoti uzmanīgi, tātad nepārāk daudz, ja ir liela akmeņu, tad perūpienu nestrādājam, jo akmeņus viņš nesašķeļ, ja ir lieli akmeņi, ja, tad smiltis gan viņš ļoti labi izvada, vīriešiem jābūt uzmanīgiem, jo viņiem ir savādāks kanāls, lai nebūtu sastrēgums, jā, no perūpiena, un vienīgais tas, ka, vīriešiem ir druska ar šo te uriņu ceļu patoloģijām, ja ir, tad perūpienu gan izvai nevajadzētu, jā, jo viņiem ir, S-veida kanāls, un mēs nezinām, kurā brīdī tur būs sastrēgums, un tad būs vēl sliktāk nekā labāk mēs izdarīsim. Ļoti labi strādā un sakārtot tieši tad, kad ir pūtītes un tad, kad mēs jauniešiem
mēs varam lietot mūsu kosmētiku, tad plus vēl iekšīgi arī Peru pienu, jo viņš iznīcina sēnītes, ja. Pie blaugznām tad arī mēs iekšīgi šo Peru pienu lietojam un lietojam mūsu šampūnus, kurus jau mēs zinām, plus vēl baņo mēs pieliejam klāt. Un ļoti ātri blaugznām tiekam galā. Un arī Peru pienu mēs liekam klāt dzeršanai un kalciju kopā un reiz šī sēne. Mēs liekam tad, kad ir plikpaurība, kad mēs lietojam mūsu matu kopšanu, ja, kas palīdz ar tonikiem, mūsu eļļām, ar mūsu šampūniem, ja, tad, kā zinām, ja, tad var ļoti ātrāk un Peru piens vēl ātrāk palīdz atjaunot un šo te celt ārā šo te mūsu matiņus sāk atjaunot. Tātad, kā tā mēs lietojam? Mēs lietojam pa vienai tabletei, ja, ļoti daudz ūdeni, ja, tiešām vajag daudz Peru pienam, un no rīta un pirms ēšanas. Šo te mēs varam lietot pirms ēšanas. Tātad no rīta pirms brokastīm, ja, nelējam kopā ar kokteļiem ar olīvu lapu ar propolisu, tad nē, ja, tad vai nu Peru piens, vai nu olīvu lapa un propolis, tā mēs, vai nu, ja, visus trīs kopā nē, tad būs pat raku. Ja, nu tā, to es gribēju šodien pastāstīt, varbūt ir jautājumi. Meitenes, zeltenes.